Mīļie draugi, mēs tikko izrunājam visus faktorus, kas visbiežāk mums var ietekmēt mūsu gan nogurumu, gan arī sliktu pašsajūtu un enerģijas deficītu. Bet es uz desertu esmu arī atstājusi ļoti svarīgu faktoru, tas ir dzelzs deficīts. Un šodien es gribētu ar jums īpaši izrunāt ar mūsu lielu draugu Lielu un Renāti tieši par jaunumiem, par dzelzi, to lomu organismā un kas tad ir jauns no Liela. Sveika, Renāta! Sveika, Jana! Pirms mēs sākam skatīties dziļāk detaļās, kas ir dzelzs, kā viņš labāk uzsūcās, kā mēs viņu uzņemam, kā tos veidos, es tomēr gribētu atgādināt, ka dzelzs organismā ir tik tiešām ārkārtīgi nozīmīgs faktors, kurš mums ietekmē ne tikai mūsu enerģijas līmeni, vai mēs no rīta jūtamies labi, frīši, mēs gribam iet uz darbu, mums ir daudz enerģijas, rūpēs par ģimeni, vai tieši pretēji varbūt enerģijas mums pavisam nav, dienas otrā pusē gribās pagulēt, dienas dūsu un pavisam nav spēka pat izturēt dienas otro pusīti. Dzelzs ir ļoti nozīmīgs mūsu mikroelements tieši skābekļu pārnēšanā organismā, eritrocītos, asins sarkanās šūnās. Tādā veidā tas ietekmē mūsu enerģijas daudzumu. Un tā kā sievietēm ir menstruālais cikls un mēs zaudējam asins, bieži vien attīstās dzelzs deficīts un līdz ar to ar dzelzs deficītu saistītos simptomus. Tāds kā enerģijas deficīts, dzelzs arī ietekmē vairogdziedzeri funkciju, vairogdziedzeris var ietekmēt vielmaiņas funkciju un tādā veidā, protams, mūsu organisms jūtās nevisai pilnvērtīgi un var parādīties dažādi arī sūdzības. Līdz ar to šobrīd es gribu izrunāt dziļāk par dzelzi un par uzsūkšanās aspektiem un vispār par pētījumiem, jo es zinu, ka Lielam šobrīd ir jauns jaunums un gribētos uzzināt, kas jauns un kādas ir iespējas, jo daudz dažādu mīti ap dzelzi arī ir, vai nu tiek izsaukt vairāk aizcietējumi, tumšāki zobi, ir negaršīgs dzelzs, slikti uzsūcās, un vienmēr sakot, tagad mēs visu uzzināsim. Renāta, gribētos jau uzzināt vairāk. Kādi ir jaunumi no Liela? Esam ļoti lepni, ka mēs varēsim Latvijas tirgu, Latvijas sievietēm un ne tikai Latvijas piedāvāt pavisam unikāls formas dzelzs produktu, kas būs spreja formā. Latvijas tirgū tāda produkta nav. Liekas, dzelzs un spreja forma Piekrītu. Neiespējami, jā, bet patiesībā šī ir ērta. Par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet runājot par pētījumiem, mūsu zīmolam ir ļoti svarīgi vispār produktus veidot tā, lai būtu pētījumi, lai produkts būtu patiešām efektīvs. Un arī šis produkts ir ļoti pētīts, šis F26 spray, tāds būs produkta nosaukums, sievietēm garantēti pacels dzelzs līmeni. Feritīns. Ja mēs runājam vispār un skatāmies, kā sievietei, manuprāt, sievietei dzīves laikā ir tāda nemitīga cīņa sasniegt vismaz to zemāko feritīnu robežu, vai ne? Tad šīs produkta nozīmība katras sievietes dzīvē ir ļoti, ļoti svarīga. Jaunais produkts, tātad spreja formā, liekas, kāds iet kopā ar zobiem, jo mums ir svarīgi, ja mēs runājam par skaistumu, tad mums arī zobi ir svarīgi, vai ne? Un dzelzs produkti parasti krāso zobus. Šis to nedarīs. Produkts nekrāso zobus un ir droši uzņemums, pavisam ērti. Tikai sakrata, iespricēja mutē un esam uzņēmuši vajadzīgo dzelzs stevu. Produkts ir gana drošs, kas arī ir nemaz svarīgi, jo precīzi dozējums. Dzelzi ir jāuzņem precīzā devā, lai mēs saprastu, ka mūsu organisms paņems to, kas ir nepieciešams. Šis produkts ir mikronizētā un mikrokapsulētā formā. Līdz ar to nebūs ietekmes arī uz kuņģa zarnu traktu. Visbiežāk sievietes zina, ka lietojot dzelzi, aizcietējumi ir regulāra problēma. Šis produkts nodrošina to, ka mums nav jādomā un jāuztraucas par to, ka varētu rasties caurei vai aizcietējumi. Un tas ir, manuprāt, katrai sievietei ļoti, ļoti svarīgi un vērtīgi. Un tas tik tiešām ietekmē dzīves kvalitāti, vai ne? Protams, protams. Sakiet, man vēl tāds papildu jautājums ir, vai viņš ir pēc garšas arī tāds dzelzs, vai garšas ziņā, jo es zinu, ka mani pacienti, tā uz garšas aspektiem ļoti ir akurāti. Arī šo mēs ņēmām vērā un mums pašiem tas bija ļoti svarīgi, lai dzelzs garšu
nebūtu jūtama. Šis produkts ir absolūti bez dzelzs garšas. Nav jūtama vispār ne dzelzs garša, ne dzelzs pēcgarša. Produktam ir ļoti maiga, ļoti patīkama konsistence, viegla salda, ļoti viegli patīkama uzņemums. Es gribētu arī padalīties ar saviem keisiem no pacientiem. Piemēram, mani pacienti ļoti bieži jautā, kā pareizi ir uzņemt dzelzi, kurā dienas laikā ir jāuzņem dzelzi, vai ir kaut kādi kofaktori, piemēram, tur C vitamīns, vai drīkst ar pienu, vai drīkst ar kafiju, vai labāk ir lietot ar citrus augļiem, vai tieši pretēji, teiksim, pirms ēšanas vai pēc ēšanas. Vai šim konkrētam preparātam ir arī kaut kāda tāds vadlīnijas vai, teiksim, ieteikumi, kā labāk viņu uzņemt? Jā, lietošana dzelzs produktiem parasti ir ļoti nozīmīga, un tur jāņem vērā vairāki, principā visi šie minētie faktori. Ar F26 spreju, atkal gribās teikt, viss ļoti vienkārši. Dzelzs ir mikronizētā un mikrokapsulētā formā, līdz ar to nav ietekmes no apkārtējās vides negluži, bet no tā, ko mēs apēdam vai uzdzeram. Produktu mēs vienkārši iešpricējam mutē, norijam, un tas mērķēti sāk darboties tieši zarnu traktā, tur, kur tam ir paredzēts. Tas spēj izkļūt cauri kuņģa agresīvajai videi un uzsākt savu darbību uzsūkšanos tieši zarnu traktā. Līdz ar to varbūt nevajadzētu uzreiz pēc dzelzs lietošanas uzdzert kafiju. Tas varbūt nebūtu pareizais, bet to pašu C vitamīnu, kā jau jebkuram dzelzs produktam, tas noteikti palīdzēs uzsūkties. Tā kā es pat esmu aktīva sportotāja, ja, man ļoti patīk gan skriet, gan arī jogot. Tas nav tik ļoti aktīvs sports, bet tik un tā dzelzs ir nepieciešams. Es arī redzu pēc saviem pacientiem. Man ir ļoti daudz aktīvu pacientu, un es domāju, ka dzelzs ir ārkārtīgi būtisks arī vīriešiem, jo vīriešiem varbūt ne tik bieži kā sievietēm, bet aktīviem vīriešiem, kur daudz sporto un viņiem ir kaut kādi tādi sportiskie mērķi, sportiskiem cilvēkiem ir nepieciešams arī dzelzs substitūcijas. Sakiet, lūdzu, vai jums arī bija komunikācija ar vīriešu klientiem, vai, teiksim, vai jūs esat saskarusies arī ar vīriešu atsauksmēm? Jā. Gan sievietēm, gan vīriešiem dzelzs ir būtisks. Man noteikti gribās izcelt arī bērnus šajā visā kategorijā, atstāt ne tikai sievietes vīriešus, jo dzelzs patiesībā ir vajadzīgs, parasti ir stereotips, ka vajadzīgs tieši sievietēm, patiesībā arī vīriešiem, un tieši kā jūs minat, sportiskiem vīriešiem, sportiskām sievietēm dzelzi vajag vairāk nekā ikdienā parasti. Tāpēc arī vīrieši, lai būtu šī enerģijas iegūs vilmaiņa tādā labā stāvoklī, dzelzs produkts ir ļoti nepieciešams. Jā, un arī rezultāti. Jā, protams. Jā. Sakiet, lūdzu, kādi tad ir tie cipari attiecībā uz jaunu produktu un pētījumiem? Jā, kā jau es minēju, sākotnēji mums ir ļoti svarīgi, lai produkts būtu pierādīts, ka tas ir efektīvs. Un šis produkts ir pierādījis sevi kā ļoti efektīvu. Tika veikti pētījumi, kur sievietēm, kas piedalījās mēneša laikā, par 80% pieauga ferritīna līmenis. Par 80% tas ir vērā ļoti labi rezultāti. Jā, šis vēlreiz, ja mēs runājam par produktu drošumu, kas ir svarīgi jebkuram, tad šis produkts ir testēts arī uz bērniem. Arī bērni piedalījās pētījumā, un bērniem bija dzelzs deficīts, un šiem bērniem ar jau deficītu par 69% pieauga ferritīna līmenis, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski. Jā. Par sievietēm vēl runājot, tās bija veselas sievietes bez anēmijas. Tāpēc bija tie 80%. Es atļaušos arī atkārtot varbūt mūsu klausītājiem, ka dzelzs, lai viņš labāk arī tiek uzņemts un uzsūkts un metabolizēts mūsu organismā, es rekomendētu viņu uzņemt noteikti vai no otrā dienas pusītē vai arī no rīta, bet ja jūs nelietojat kafiju vai tēju, tad kofeīnu, un ja jūs nelietojat piena produktus. Tāpēc bieži vien es arī rekomendēju saviem pacientiem pārnes dzelzs uzņemšanas dienas otrā pusi, jo gandrīz visi pacienti man lieto vai nu kafiju, vai nu tēju, vai arī piena produktus. Kā arī atcerēsimies, ka dzelzs uzsūkšanās arī palīdz C vitamīns, viņš ir lielisks kofaktors, un būtiski arī atcerēties, ka smēķēšana, alkohola lietošana un, teiksim, papildus kaut kāda vitamīni un sintētiskie mikroelementi arī var samazināt uzsūkšanos, un jums vajadzētu konsultēties ar jūsu ārstējošo ārstu. Kā jau es esmu pateikusi, mani tas interesē. Man gribētos
pašai arī patestēt un izvērtēt. Un man šķiet, tas ir ārkārtīgi būtiski. Ir tīpaši man ļoti iepriecināja, ka tā ir spreja tik ļoti ērta forma, ka tas nekrāso zobus, jā, ka tu vari tā kā nebaidīties un arī nav šo kuņģzarnu traktu arī simptomu, jā, tādu nepatīkamu kā aizcietojumi. Sakiet, kad tad mēs varētu iegādāties, kad mēs varētu redzēt Latvijas plauktos, kad mums gaidīt? Produkts būs Latvijā pieejams novembra beigās. Es domāju, no decembra tas būs visās Latvijas... Ziemassvētku dāvana, jā? Jā, pilnīgi noteikti. Visās aptiekās Latvijā būs pieejams jau novembra beigas, decembra sākums. Paldies jums par lieliskām ziņām!